saistībā ar Patria 666 iepirkuma video sižetu ir ticis sarakstīts vislabākais komentārs jelkad, kurš būtu visiem 560 līdz šim publicētajiem progresīvo pirātu jūrniecības sižetiem ticis sarakstīts. Un šis komentārs ir apjomīgs un arī ļoti asprātīgs. Tas Patria sižets par to bruņmašīnu bija viens no populārākajiem progresīvo pirātu jūrniecības video sižetiem līdz šim un vispopulārākais militāra rakstura video sižets. Un gana daudzi cilvēki aizstāvēja Patria 6x6 iepirkumu. Kamēr tai sižetā manas puses tas iepirkums tika kritizēts. Un šeit raksta autors tiešām ļoti forši apraksta to pozīciju, kuru es mēģināju virzīt uz priekšu, bet viņu arī vēl papildina tādā ļoti intelektuālā un asprātīgā veidā. Man ļoti patīk, ka viņš runā par reālu scenāriju, ja? Ka Patrijas ar apkalpi un ar kājniekiem iekšā aizbrauc uz kaut kādu kara zonu, tie kājnieki izkāpa ārā, aiziet tur uz priekšu un sāk tagad karot. Gan ar kājniekiem, gan arī ar tankiem, gan arī ar helikopteriem. Tā kā Krievi karo Ukrainā. Aptuveni tādu variantu. Tikmēr Patrijas aizbrauc uz aizmuguri, vai iebrauc kaut kādā garažā, kas ir ļoti nerealistisks variants, bet varbūt kādu šķūni pat var atrast. Vai vienkārši nostājas kaut kur rindā, šoferīši uzpīpē un gaida, kamēr viņi tur izkarosies, un tad viņus savāc. Ja? Tāds ļoti absurds scenārijs, kur vēl pastāv liels risks, ka, kamēr tas Patrijas rindā šaus, atlidos kāds helikopterīts mazliet tālāk uzlaidīs tur raķetes virsū, un tās visas rindas nekas pār nepaliks. Vai lidos kāds drons, skatīsies, rekuļi nopārkota Patria rinda, aiziet artilērijas koordinātas padotā, un Krievs ar artilēriju mauc virsū. Tātad ļoti smuki aprakstīts. Tad ļoti asprātīgi man likās tas salīdzinājums ar Indiāni, ka, Patrijai taču ir lūka, ja, un es teicu, tas ir vājais posms, tur var iemest granātu iekšā, bet vispār ir taisnība. Indiāns būtu arī varētu, jo, Amerikā ir arī koki un meži, un ja tāds Patrija brauktu kaut kur Amerikā ar atvērtu lūku pa mežu, tad Indiāns kaut kur kokā ieslēpies, gaidot, nomaskējies Indiāņu prom. Tas ir fakts. Tur gaidītu, brauktu tā Patrija garām un ar bultu. Varbūt pat vēl saindēt, tad būtu pavisam švaki. Tā kā ļoti ekstrēms piemērs, bet patiess. Un, jā, labi, Krievs tagad ar bultu no koka nešaus, bet, tas izceļ to ekstrēmo lūkas trūkumu. Un visā visumā, jā, ļoti labi bija pieminēts tas salīdzinājums ar bokseru, kājnieku kaujas mašīnu. Ar, tādām mašīnām, kādas iepirka Lietuva. Jo, tās mašīnas tiešām, viņas var karot pret tankiem, viņas var karot pret helikopteriem. Tur kaujā kājnieki nosēžas, viņi karo, tās mašīnas brauc kaut kur mazliet viņa aizmugurē līdzi, ja? Un kad tās kaujas beidzas, tad tie kājnieki sakāp iekšā, bet kaujā tā mašīna atbalsta kājniekus. Viņa var šaut pa tankiem, tā kaujas mašīna var šaut pa helikopteriem. Tas kājniekiem morāli, protams, paaugstina. Viņiem morāli ir daudz augstāka nekā, ka viņi tur ir atstāti vieni paši, Patrijas aizmugurē kaut kur mežiņā vai kādā garažā stāv, un viņiem pašiem jātiek ir ar to Krievu tehnikas pārspēku galā. Ļoti pareizi sarakstīts, ļoti asprātīgi sarakstīts, un faktiski to manu ideju pavairinoši
sarakstīts. Ļoti patīk komentārs, tiešām gudrs komentārs. Ir mazs trūkums, uz beigām tiek pieminēts tāds scenārijs komentāru otrajā daļā, ka, tās Patrija būtu varbūt noderīgas kaut kādās mieru uzturēšanas misijās primitīvās valstīs. Bet te atkal ir tas piemērs ar to indiānu un ar to bultu. Ja pat indiāns ar bultu var uzbrukt, ja? Un, tad, ko jūs sagaidiet? Un pat kaut kādās primitīvās valstīs mūsdienās pārsvarā viņiem ir kaut kādi kalašņikovi, ir kaut kādi spridzekļi, kaut kādas lētās granātas. Ar to jau vēl sliktāk būtu. Vienīgais scenārijs, kas man tāds realistiskāks pielietojumā Latvijai, liktos būtu tāds, ja šīs mašīnas izmanto sagatavotās pozīcijās, kā lai saka, ierakumos, vienību apgādē. Tātad jūs iedomājaties to tā, ka ir ierakumi, tur mūsu karavīri karo pret pretiniekiem līdzīgi kā Ukrainā, un viņiem ik pa laikam pieved ar tādām Patrija klāt munīciju, pārtiku, ko viņiem vajag. Un pie viena savāc vēl kaut kādus ievainotus, un tos aizved tad atpakaļ. Tādam pielietojumam šāda veida mašīnas būtu ļoti noderīgas, ļoti praktiskas, un tiešām, funkcionāls. Un būtu arī labi, ka, divi apkalpes locekļi, viņi var ātrāk iekraut iekšā, ātrāk izkraut ārā pa diviem. Pat ja tur, gala mērķī nav taisni neviens uz vietas, kas palīdzētu izkraut vai iekraut to visu. Tāds pielietojums būtu, bet tas Latvijas militārai koncepcijai uz doto brīdi galīgi neatbilst. Pirmkārt, mums sagatavotu aizsardzības līniju, kā ar Krievijas robežu, vienkārši nav. Mums nav, mēs nerokam bunkurus, mēs varētu. Bet ja mēs rokam kaut kur mācībās bunkurus, ja karēvi mācībās rok bunkurus, viņi izrok mežiņā, un tad pēc tam viņi aizrok cietā pa ekoloģisko. Ar Krievijas robežu sagatavotas pozīcijas bunkuru tīklus mēs neveidojam. Otrs ir, mums nemaz nav munīcijas krājuma, lai ilgi karot. Mēs varam kaut kādas pāris dienas pakarot. Atceramies, kādu laiku atpakaļ bija trauksmes ziņojums, es arī pārpublicēju to video. Tur gāja runa par korupciju munīcijas iepirkumu jomā, kur bija ļoti sasaimots un kur pie šprices tika vietējais ražotājs, kurš nevarēja saražot to munīciju. Un mūsiem sāka munīcija beigties, armija sāka stresu ķert. Sāka satraukties, jo netika gan saražotas un sāka beigties. Un tas bija miera laikos, nevis smagas kara darbības laikos. Munīcijas krājumi Latvijai ir ļoti minimāli, tas ir fakts. Tā kā ļoti labs komentārs, ļoti izcils, bravo, 10 no 10 ballēm, mīļš paldies komentatoram.